Šodien mēs runāsim par ļoti svarīgu lietu, pašsvarīgāko lietu. Un ja mēs šo pieņemsim, ko mēs runājam, ja mēs pieņemsim, ziniet, mēs būsim laimīgi. To mums apsola Bībele un to apsola Dievs. Mēs gribam būt laimīgi, ko dzīvē. Kurš negrib būt laimīgi? Kurš negrib būt laimīgs tā? Visi grib būt laimīgi, visi cilvēki grib būt. Šo svētdienu es no sākuma nosaucu profesionāls glābējs. Pagājušais bija profesionāls glābējs, un es nosaucu profesionāls glābējs 2. Un otrs nosaukums, es pats to tā domāju, varētu vēl nosaukt evaņģēlijas spēks. Evaņģēlijas spēks. Es mājās izdomāšu, kur nosaukums, kurš būs labāks. Tā kā mēs noklausīsim. Jā, kā jūs noklausīsimies, jūs pasakat, nobalsiet, kurš ir labāks nosaukums. Profesionāls glābējs 2. Atcerieties filmu Terminators un Terminators 2. Zināt. Profesionāls glābējs 2 vai evaņģēlijas spēks. To mēs tādu uz nosaukumu. Un kad es šo svētumu gatavoju, ja, es gatavoju tas svētumus, ja, es domāju, es lasu Bībeli, es klausos internetā, un es pats sev īstenībā mācu. Es pats mācos. Īstenībā es sludinu pats sev. Dievs runā, un es sludinu pats sev. Forši, ka pats var mācīties. Es tā nevarēju iemācīties visāds un nezināju daudz lietas. Es tagad tik sāku visu ko saprast. Kamēr tu pats nesludini, es nevarēju neko daudz saprast. Es klausījos dievkalpojumus, un man daudz lietas, un man kaut kā nesapratu visu. Bet tagad es pamazām arvien vairāk un vairāk sāku saprast. Tā kā, pirmkārt es sludinu sev, pēc tam es sludinu savai ģimenei, tad tiem cilvēkiem, kas sanākuši, tad tiem, kas internetā skatās, cenšos evaņģēliju vēsti nest cilvēkiem. Un ko es šodien sapratu un ko es sapratu pagājušais nobeigumā runājot, ka pats galvenais mums dzīvē ir jābūt profesionālim. Nav tā? Ka dzīvē galvenais tev būt profesionālim. Man Mārtiņa saprati, atceries, kas tas stāstīja? Profesionāli. Es biju pastāstīšu, kā tas ir, kāpēc jābūt profesionālim. Mums jākļūst par profesionāļiem cilvēku glābšanā. Cilvēku glābšanā. Var arī sev pierakstīt. Dacīt jau pagājušajā sev pierakstīja, reizi. Uzrakst sev. Es kļūšu par profesionāli, kas skatās internetā, var pierakstīt sev. Es kļūšu par profesionāli cilvēku glābšanā. Jo katrs no mums var būt profesionāls pareizi, dažādās dzīves jomās, nozarēs pareizi. Būt profesionāls. Kāds varbūt ir pabeidzis institūtu, kāds cits mācību iestādes. Mārtiņš pabeigs arotskolu, būs profesionāls metinātājs, kas tur būs. Jā, cilvēks šo to apgūst, un viņš kļūst par profesionāls savā dzīves sfērā jomā. Katrs savā lietā var kļūt par profesionāli. Ir svarīgi, ka cilvēki ir profesionāli, bet ne amatieri. Ne? Jo ir briesmīgi īstenībā nokļūt amatieri rokās. Es pagājušajā jau teicu, ir briesmīgi nokļūt amatieri rokās. Aiziet pie zobārsta amatieri. Es gribu redzēt, kā viņš sataisa par zobu. Jo viens sievietes stāstīja, viņa aizgāja pie zobārsta neprofesionāli, bet tāda, kakta zobārsta. Un viņa rādīja, ka viņai, lai salabo to zobu, tas zobārsts kaut kā nepaskatījās, nesaprot, un salaboja veselo zobu. Tas, kas bija vajadzīgs, kas sāpēja, tas palika nelabots. Salaboja blakus zobu. Amatieris, ne? Nē, tas ir tevis biznes, lai es zinu, ka atnāks otrais ar to otru problēmu lielāku. Bet jebkurā dzīves jomā mēs meklējam profesionāli. Mārtiņam salūst, piemēram, viņš brauks mašīnu, viņam salūst mašīnu. Viņš ies pie profesionāli, kas sataisa. Viņa kā amatieris tev sataisīs. Viņš pats taisīs. Viņš pats taisīs, viņš ir profesionāls savā jomā, viņš mākslinieks. Bet katrs jau meklē kaut kur ir profesionāli, kas māks tur sataisīt. Viņš neies pie tā, kas tur sataisīs ķepu, zin, tur kaut kā tikai, zin. Jā. Jo cilvēki ir vīlušies, ka viņi aiziet pie amatieri, cilvēks ir vīlies bieži vien. Jā. Jo, zin, kas ir kādi ir amatieri? Viņi nekad nepadara līdz galam to darbu, viņi virspusēji padara. Zin, kā amatieris, viņš jau nav, viņam tas darbs ir tikai
Tā tikai, zini, tas nav pat viņas sirdī, zini, bieži vien. Viņš vienkārši lai naudu viņi saņem, tur strādā kaut kur bieži vien cilvēki, zini. Bet mums galvenais ir jākļūst par profesionāļiem cilvēku glābšanā. Cilvēku glābšanā. Jo, ja citur mēs varam pārdzīvot, ka nokļūstam pie amatieriem, ja? Varam samierinoties, kā ir, tā ir, tur darīsim tā. Tad slikti nokļūt ir, neprofesionāli rokā cilvēku glābšanā. Ja tev neprofesionāls cilvēks gribēs izglābt, tu bieži vien nevis atnāks pie Dieva, bet aizies prom no Dieva, vairs negribēs par Dievu neko dzirdēt. Zini, ka viņš tev sastāstīs kaut kādas tekstiņas vai kaut kādas, vai būs amatieris savā pareizi. Arī glābt cilvēks ir jāzina, kā pareizi pieeja pie cilvēka, kā viņu uzrunāt, kā ar viņu varbūt citam vajag varbūt tas svētais gars vai tev pamāc, ar citu varbūt vajag padraudzēties, citam vajag varbūt vairāk kaut ko uzreiz pateikt, pareizi vajag jāmāk ir profesionāli pieeja jābūt. Jo kas ir amatieris? Amatieris ir tas, kas ķeras klāt un neizdara līdz galam. Vai arī ķeras klāt tad virspusēji un viņam nav augļi. Bet profesionālim ir augļi, pareizi. Mums ir vajag cilvēku glābšanai būt augļi, lai tas cilvēks būtu izglābts Dievam. Lai viņš draudzē, lai viņš nāktu uz dievkalpojumiem pareizi. Jo amatieris, es saprotu, nekad neredzēs kvalitatīvu rezultātu. Viņam nav kvalitatīvs rezultāts amatieris, tāpēc viņš saucas amatieris. Sportā jau arī amatieris. Skaties, kāds amatieris sports un kāds ir profesionāls sports. Tie ir pavisam cita klase, pareizi. Profiņi kādu spēlē un kā amatieri. Mums negribas skatīties. Paskatās profesionāļi, pēc tam amatieris mums negribas skatīties. Es, ka paskatās tos NBA, kas spēlē to basketbolu, pēc tam man jāskatās, ka spēlē tie amati. Mums negribas skatīties. Tur tāda klase, kā viņi spēlē, pēc tam man nemaz negribas iet uz to arēnu Rīgas skatīties, tur Latvijas čempionātu. Kas saskatās to NBA, kā viņi spēlē, pēc tam vairs negribas tos amatieri. Tie arī nav amatieri īstenībā, profesionāļi, bet viņi jau nav tādā līmenī. Bet mums ir jābūt tādiem īstiem profesionāļiem, kam ir kvalitatīvs rezultāts. Profesionāļiem ir kvalitatīvs rezultāts. Atcerieties, ja? Kvalitatīvs. Pats galvenais. Un kas ir pats galvenais? Cilvēku glābšanā, kas ir pats galvenais? Pirmkārt, svarīgākais, lai cilvēks būtu glābts. Ka to viņi grib atvest pie Dieva. Tavs uzdevums, lai cilvēks būtu glābts. Lai cilvēks tiktu pieaudzēts baznīcē. Lai cilvēks ne tikai tik glābts, bet lai viņš nāk uz draudzi. Tā būs kvalitatīva profesionāla pieeja, kad tu to visu izdarīsi. Un lai tas cilvēks, kas atnāk uz draudzi, lai viņš draudzē būtu kā savējais. Tev ir jādara tā, lai viņš atnāk, lai viņam te patiktu, lai viņam būtu draugi, lai viņš būtu kā savējais. Lai viņš atrast attiecības ar Dievu, izveidotu, lai viņš atrast savu aicinājumu, reizi, svarīgi atrast savu aicinājumu, izaugtu Dievā un beigās, kur viņš lai būtu tas cilvēks? Nokļūtu debesīs, lai viņš iemantotu mūžīgu dzīvību. Tas ir pats svarīgākais, lai finišā šis cilvēks tavs, ko tu esi atvedis, lai viņš būtu pareizi dacīt. Ir prieks, ka tu to cilvēku izglābs un viņam ir vārds ierakstīt dzīvības grāmatā. Nevis tā tikai pastāstīts kaut kur, bet pēc tam viņu atlaids, bet lai viņš arī būtu un ierakstīt dzīves grāmatā. Tas ir svarīgi. Tas būs profesionāls. Tu būsi profesionāli izdarījis to darbu ar to cilvēku. Tu esi profesionāli pie to cilvēku pastrādājis. Ziniet, ka pie viņa arī jāpastrādā pie cilvēku. Tu viņu satiec, tu viņam jāpazvan, jāaiziet ciemos. Jo, ja tu viņam tikai pateiksi un viņu atlaidis, viņš skatās nākuši dien atkal stāvēs pa alts kiosku. Man tā ir bijis. Es vienam pastāstu pat viņam pa Jēzu, viss tur paliecina. Es biju priecīgs, ka cilvēki izglābs, viņš, jā, Dievu, viss nākuši dienā, es skatos stāv pie alts kiosku un Rolins. Jā, bēdīgi, tā, nekas man nesanāca. Protams, nav no tevi viss atkarīgs, bet, ja tu jācenšas profesionāli to darīt. Jo mēs jau neglābjam tāpat cilvēkus, mēs jau neejam sludināt, vai ne, dacīt daudziet sludināt, redzēsi. Mēs jau neejam tāpat un tikai sludināt. Lai cilvēks iznāktu šita priekšā un lai noskaidri grēks lūgšanu un mēs aizmirst par viņu esamību, zini? Mēs glābjam cilvēks
mēs gribam, lai redzēt, ka tas cilvēks izaug Dievā. Mēs jau gribam redzēt rezultātu. Mēs gribam, lai tas cilvēks dara to, ko tu dari, un vēl vairāk par tevi viņi dara. Pareizi? Lai viņš tur kļūst par Dievu cilvēku. Pareizi, grib to tur redzēt. Ne jau tikai vienkārši atnāk priekšā, te noskaitīt to grēku nožēlas lūkšanu, un pēc tam čau. Es vairs neko par tevi negribu, nezinu tev. Ne? Mums jāveido, kā saka Bībelē, par mācekli cilvēks. Veido par mācekli. Nav tā, kad ir Bībelē rakstīts, ejiet un dariet par mācekļiem cilvēks. Jārūpēs par viņu. Lai viņš skatās, kā to dara, lai viņš dara to pašu, kā to dara, un pēc tam dara pats to pašu visu. Vāda mājas grupiņu pēc tam pareizi. Viņš vēro. Mums tā bija draudzē, kur es biju Kristus pasaulē, mums bija tā. Es tā mācīju. Skaties, ko es daru, dari tāpat, un pēc tam dari pats. Skaties, kā dara, ej uz mājas grupiņu. Skaties, kā dara tas mājas grupas vadītājs, vēro viņu, mācies no viņu. Pēc tam, kad tu redzi, ka tu esi gatavs, atver pats savu mājas grupiņu un dari to pašu, ko tas iepriekšējais vadījies. Un vēl labāk. Dari vēl labāk. Tā Dievs grib, lai mēs tā ejam uz priekšu. Augam Dievā. Jo Dievs grib, lai mēs, lai mums ir šie garīgie bērni un lai tie garīgie mūsu bērni piedzemdē jaunus garīgos bērnus. Saprot? Lai tu izglābi cilvēku. Un tas cilvēks, ko tu izglābi, tas ir izglābi citus. Tā Dievs grib. Lai iet tā uz priekšu visu laiku. Tu vienmēr izglābi viņu, un viņš atkal glābi citus. Savs rādinieks, kaimiņas, pareizi. Atkal viss, un tā viss, lai viņš tā iet uz priekšu. Kamēr viss izglābt. Jo Dievs jau grib glābt visus cilvēkus īstenībā. Mums jāskatās dziļāk visā tādā būtībā, dziļāk. Un kad mēs lasām Bībeli, mēs redzam vairākus stāstus, kur Jēzus augšām ceļ mirušos. Pareizi? Ir tur vairāk stāsti. Kur Jēzus... Vai ne, Vanda? Ko? Ir. Kurš to lasīs Bībelē? Ka es daudz pareizi, daudz tur. Un zinu, ko es tev teikšu? To varbūt tagad sēd un domā. Varbūt es palūgtu kādu nomirušo un piecelt viņu. Negrib tā? Tā kā es negrib tā? Ka es palūgtos un arī pieceltos, ka cilvēki tik augšām celt. Negribētu tā? Es tev zinu, ko es tev pateikšu. Patiesībā tu vari reāli būt par cilvēku, kurš ceļ augšām mirušos. Tu vari būt par cilvēku, kurš ceļ augšām mirušos. Un tu vari būt par cilvēku, kurš atnāk pie neticīgi cilvēki. Ja? Ko saka Bībele? Klausieties, ko es gribēju jums pateikt, ko saka Bībele? Ko Bībele saka? Bībele saka, ka neticīgi cilvēki ir miruši savos pārkāpumos un grēkos. Nav tā Bībelē rakstīts? Efeziešiem 2.1 ir rakstīts. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Bībele saka, ka viņi patiesībā ir miruši tie cilvēki. Zini, ka neticīgi cilvēki patiesībā ir miruši. Miruši. Ja tu neatnāks un nepateiksi viņam vārdu, un neatdzīvinās viņus, atnāks diena, saprotat, pienāks diena, un viņi nomirst tie cilvēki un aizies uz elli. Reāli, nomirst, aizies uz elli. Viņi pirms savu grēkus atpājuši sarvā. Klausies. Ko es klausies? Rakstis saka, ka ir otrā nāve. Nokļūšana ellē, tā ir otrā nāve. Ir viena nāve, fiziska nāve, ka tev fiziski tu nomirst, bet otra nāve ir garīga nāve. Es tev izstāstīšu, ko bija. Vienreiz tu nomirst fiziski, un otrā nāve, tas vārds nozīmē atdalīšana. Nāve vispār nozīmē vārds atdalīšanās, saprot, atdalīšanās. Kad cilvēks nomirst fiziski, viņš atdalās no miesas, no ķermeņa. Kad tu nomirsi, jebkurā gadījumā, tu atdalīsies no savu ķermeņa. Tu atdalīsies. Bet, ja cilvēks ir neticīgs, viņš nomirst fiziski, bet otrā nāve ir mūžīgā atdalīšanās no Dieva. Un tā ir elle. Tu atdalies no Dieva. Ja tu neesi pieņemis dzīves laikā Jēzu, tad otrā tava nāve, kad tu nomirsi fiziski, tad otrā tava nāve būs, ka tu neaizies uz debesīm, jo tu atdalies no Dieva. Nāve ir atdalīšanās. Un tu nonāc tur, kur Dieva nav. Tu neatdalījies no Dieva. Tu nonāc ellē. Tu neesi pie Dieva. Tu netiec pie Dieva. Tāpēc, ka tu esi Bībelē rakstīts, ka ir otrā nāve.
Klausies tad, ko es tad saprotu? Klausies, tā tu aiziet pie cilvēka, ārēji viņš ir dzīvs, pareizi, viņš ir dzīvs, tu esi dzīvs, visi mēs esam ārēji dzīvi. Viņš ir pat ļoti dzīvs īstenībā. Tev viss liekas, ka viņam viss ir labi, tur, tā no ārpus forši viss liekas. Forši viņš. Bet Bībele māca, ka viņš ir miris, saproti? Kā tas ir? It kā viņš ir dzīvs, bet viņš ir miris. Zini kā? Un, kad tu atnāc, tu aiznes viņam evaņģēliju, vēsti stāst par Jēzu, stāst par Jēzu, un evaņģēlijs ir tas spēks, kas augšām ceļ šos cilvēkus, no mirušajiem ceļ augšā viņus, atdzīvina. Šie cilvēki no mirušajiem kļūst dzīvajos. No nāves viņi ieiet dzīvībā. To dara evaņģēlijs. Saproti, kā tas ir? Es pat paskaidros. Tanī brīdī, kad cilvēks atzīstas savos grēkos, nožēlos savus grēkus, noskaita grēku nožēlas lūgšanu un pieņem savā sirdī Jēzu, tas var notikt šeit, var notikt mājas grupiņā, var uz ielas pat var notikt. Tas var paciņā notikt. Reizi dacīt. Kad tā ir reāla grēku nožēlas lūgšana. Tad cilvēks augšām ceļas priekš Dieva. Tanī brīdī, kad viņš noskaita to grēku nožēlas lūgšanu, kad viņš atzīstas savos grēkus, pirmkārt atzīstas, kad viņš noskaita savu grēku nožēlas lūgšanu, pieņem sirdī Jēzu, tanī brīdī cilvēks atzīmes Dievam. Piedzīmes no augšīnas, kā mēs sakam. Ja viņš to patiesi izdara, ja viņš nav tikai Bībele saka, ka tas cilvēks vairs nemirs un ka viņam ir sagatavota mūžīga dzīvība. Tam cilvēkam, kas to būs izdarījis patiesi no visas sirds, tam būs sagatavota mūžīga dzīvība. Viņš vairs nemirs. Ja arī viņš mirs tā, viņš atdalīs, tas viņa gars atdalīsies dvēseli no to ķermeni, ka viņš nomirs, un viņš iemantos mūžīgi dzīvību pie Dieva. Viņi paņems eņģeļi un aiznesis uz debesīm. Ar to cilvēku, kas nebūs pieņēmis Jēzu, kas nebūs nožēlos grēkus, tie nonāks pazemē. Bībele to saka. Tā man tāda jauna saprašana radās. Ka tam cilvēkam, kas to izdara, viņam ir sagatavot mūžība. Tāpēc viņš bija miris, saprot, tas cilvēks bija miris, un garīgi miris viņš, garīgi miris. Es nestāstīšu viņš no sākuma, kā tas garīgā nomiršana bija, kad Ādams tur sagrēkoja, atceries, ka viņš sagrēkoja, ko viņš izdarīja, un kad viņš garīgi nomira Ādams, ka viņš sagrēkoja. Un no tā laika cilvēks, kas piedzimst, viņš ir garīgi miris, saprot. Kamēr viņš nepieņem Jēzu, kamēr viņš nenožēlo savus grēkus, viņš ir zem lāsta, viņš ir garīgi miris. Tikai tie cilvēki iemanto mūžīgo dzīvību, kas pieņem Jēzu, kas nožēlo grēkus, kas atzīstas savus grēkus, nožēlo tie. Jo tad, kad es jau teicu, kad viņš nomirs, viņš atdalīsies no ķermeni. Un patiesībā tad viņš dzīvos mūžīgi. Viņam gaida mūžīgā dzīvība. Nav forši? Jo kāda Bībelē rakstās? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka atdevis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Tici uz Jēzu, tavs nams, un tu tiks izglābts. Nav tā rakstīts. Tici uz Jēzu. Tev nekas nav, ja tici, kad Jēzus nomira, 3. dienā augšām cēlies, un tu tiks izglābts. Dievs samaksāja tik dārgu cenu par tevi. Viņš atdeva savu pašu dārgāko, lai tu tiktu izglābts, lai tu iemantot mūžīgo dzīvību. Tev viņš jāpieņem tikai, un viss. Mums jāiet sludināt evaņģēlijas. Ja mēs nesludinās, cilvēki to nezinās. Viņi netiks debesīs. Mums ir uzdevums, lai tie cilvēki, kas uz ielas apkārt visur, lai viņi dzird evaņģēliju un lai viņi tiek glābti. Nav forši. Un tad tu sāc apzināties, ka tu arī augšām cēlis sāk celt cilvēkus. Zini, kā tu sāk arī celt cilvēkus augšām no mirušiem. Viņi miruši grēko savas pārkāpumos. Kad tu viņiem sludini, tu viņus augšām celi. Tā ir tā augšām celšanās no mirušiem. Viņi bija miruši,
miruši garīgi, ar to viņus atmodina, uzcel augšā. Sludina evaņģēliju, cilvēki atzīmst Dievam, un viņi augšām ceļas. Ko tavā garīgā augšām celšanās? Jēzus fiziski cēl cilvēkus augšā, bet mēs varam garīgi augšām celt cilvēkus. Garīgi. Tā ir taisnība. Zini? Ja mēs sapņojam par augšām celšanos, no augšām celt mirušos, vispirms mums jāsāk ar garīgo atzimšanu, lai cilvēki garīgi atzimst. Un es ticu, ka pēc tam Dievs arī var lietot tev, kad arī fiziski tu varēs piecelt mirušos. Zini? Ja tu daudz cilvēks, savu tevim daudz cilvēku pieņems Jēzu, atzims no Dieva, es ticu pienāks diena, un ka tu arī varēs aiziet, un fiziski arī cilvēki, kā to darīja Jēzus, kas vēl bija Šmits, Bīglsports ir tāds sludinājums, kad arī caur viņiem daudz mirušie piecēlušies. Ir cilvēki, vairāk cilvēki, caur Reikārds Bonka, es zinu, bija vienā dievkalpā nēģeris, pamodas. Sieva atnesa savu vīrus uz dievkalpām, kas bija nomiris vakar, un atmodās dievkalpā laikā. Viņi pat nelaid iekšā tanī stadionā, kur notiek dievkalpās, viņi te nolika ārpusē, tas bija liecības internetā ir, kad viņš ir dzīvs. Tas cilvēks kļūst dzīvs, viņš piecēlās no mirušiem atzīm. Ne tikai garīgi, bet arī fiziski viņš piecēlās. Bet mums jāsāk ir ar garīgo augšām celšanu. Un ja mēs to darīsim, tad Dievs mums dos savu spēku un svaidījumu, un mēs varēsim celt arī fiziski augšā cilvēks. Arī varēsim, es ticu. Bet viss sākas ar to, ka mēs no nāves cilvēku ievedam dzīvībā. No nāves dzīvībā. No garīgas nāves garīgā dzīvībā. Sapratat kaut ko? Es mācēju izskaidrot. Tā. Vai man sanāca? Sapratat nādību kaut cik? Es tā cenšos, lai jūs saprast. Es pats sapratu, bet es nezinu, vai jūs sapratu. No garīgas nāves garīgā dzīvībā. Mums ir svarīgi saprast. Saprot? Tas ir pats lielākais brīnums, kas vispār šeit uz zemes ir, saprot? Pats lielākais brīnums. Tad par to nav neviens svarīgāks brīnums. Tas ir pats galvenais, ka tu mūžībā būs kopā ar Dievu. Pārējie viss lietas ir mazsvarīgas. Viss tos drēbes, ko tu pērk, un viss tie mašīnas, un viss tie BMW, un viss tie, kas simtie mājas, viss tas ir niecības. Ar to, ko tu pēc tam būsi, to tu kapā nepaņems līdz, tāpat viss tie mūsu vairs nav. Mūžīgi dzīvi, tas ir pareizi. Tas ir to vērts. Mūžībā. Tur būs trešā planēta, ziniet? Trešā planēta, reāla planēta, fiziska planēta. Tur būs ielas no zelta, Bībelē rakstīts. Vārti tur būs. Vārti, ielas. Tev ir sartaisa māja, vai tev būs savu māju. Es jau pagājušais teicu, es pat dzirdēju, ka tur sunīši būs. Sunīši būs. Viss laikam nebūs, bet dāži būs. Manējais taču nebūs. Es jau pagājušais teicu, manējais suns saucas Eņģeļa dvēseli. Viņam nav vārdi tādi ielika. Viņam ir dokumentos ierakstīts Eņģeļa dvēseli angliski. Viņš jau būs točinājis, viņi tur būs. Kaķīts kādam būs. Lai nebūtu garlaicīgi dzīvot, ko tad tu domā? Tur viens cilvēks garlaicīgi būs vienam cilvēkam. Dievs arī iedos kādus kaķīšus, sunīšus, es domāju, lai būtu jautrāk foršāk. Es ticu, ka viss tas tā būs. Bet pats lielākais brīnums, kad cilvēks, kas dzīvo šeit uz zemes, no nāves, viņš augšām ceļas dzīvībā. Viņš bija garīga miris, un tagad viņš kļūst garīgi dzīves. Tas ir pats lielākais brīnums. Dziedināšana tā ir liela brīnums, saprot, dziedināšana liela brīnums. Kad cilvēki, ir cilvēki, kas, bet tiešām, kā es teicu, ir cilvēki, kas arī fiziski ceļ augšā. Mirušos, fiziski arī. Jēzus tā bija, Bībelē tas rakstīts. Pie Jēzus, ka viņš augšām cēla miruši. Šmits Bīglsports, kā es teicu, arī to pašu darīs. Augšām cēl cilvēks. Ir daudz tādu visādi gadījumu. Atceries tas sludinātājs, kas stāstīja, ka viņam 9 cilvēki atmodušies no mirušiem. Kā viņam ir tas? Harry Blakes. Kā? Harry Blakes. Harry Blakes? Jā. Kam bija tāds mānākais sludinātājs. Viņš teica, ka viņi sludināšanas laikā, dzīves laikā 9 cilvēki atmodušies no mirušajiem. Bija jau miruši, viņš pa viņiem lūdzu palikt dzīvi. Vai tā, jā, tā ir. Un svarīgi
par to apzināties un saprast. Svarīgi, ka Dievs atdeva savu dēlu tik lielām mocībām. Kāpēc viņš atdeva? Kāpēc viņam vajadzēja atdot tādām lielām mocībām? Nāvei. Kāpēc viņam vajadzēja upurēt savu dēlu? Viņš to darīja, lai mēs būtu mūžībā kopā ar Dievu, saprot? Tas ir svarīgi un to saprast, kāpēc Dievs to izdarīja, un tad tu gribēsi būt par profesionāli, īstenībā tu gribēsi būt par profesionāli. Jo, ja Dievam tas ir tik svarīgi, iedomājies, ja Dievam ir tik svarīgi, viņš atdeva savu dēlu, tad mums būtu ļoti svarīgi būt par profesionāļiem cilvēku glābšanu, lai mēs darītu to, ko Dievs grib no mums, zini? Mēs nevaram būt amatieri cilvēku glābšanā, mums jābūt profesionāļiem. Lai mēs iesāktu to padarīt līdz galam. Kā es teicu, amatieris neko neizdara līdz galam, viņš tas ir tātīgi. Bet mums ir, lai mēs iesāktu to padarīt līdz galam, lai cilvēks aiziet uz debesīm. Lai tās dvēseles, ko mēs gribam izglābt, lai viņas tiešām nonāk arī debesīs. Ai, tu negribi, lai tavs tētis nonāk debesīs? Mamma, kurš tā negribi? Tavi bērni, mātiņš, kurš tā negribi? Visi lai nonāk debesīs. Kurš tā negribi? Pareizi, visi jau gribētu. Jo katra dvēsele Dievam ir dārga. Katra dvēsele. Mēs esam viņa darbinieki, Dieva darbinieki. Un es, piemēram, gribu būt profesionāls. Es domāju, ka jums katram jāgrib būt profesionāliem. Katram mums jāgrib būt profesionāli cilvēku glābšanā. Tu vari pat pateikt, ka savam praksētu, tad pateikt, ka kļūsti par profesionālu cilvēku glābšanu. Un pēc otra pagriezies un saku, pēc otra pusi pagriezies uz otru pusi un saku, es būšu profesionāls cilvēku glābējs. Es būšu profesionāls cilvēku glābējs. Jā. Un es saprotu, mums tas viss jāiemācās, lai mēs būsim paši labākie. Mēs būšam arī paši labākie. Jo tas evaņģēlijs, saproti, ko cilvēks sludina, arī mani izglāba no nāves. Zini? Un reizēm ir jābūt neatlaidīgiem. Man tā meitene, kas man sludināja evaņģēliju, ja? Viņa īstenībā bija tik neatlaidīga. Zini, cik viņa bija neatlaidīga? Es no viņas muku visu laiku. Viņa man vajāja tā meitene. Ja domājies, viņa man vajāja, es no viņas muka, viņa nāca pa ielu, es domāju, kur lai es muku. Nāk atkal tā kristiet, es viņas negribu satikt, atkal man teiks, ka vakarā iet uz draudzes, tad es negribu iet uz to draudzes. Un kad viņa man veiklā pienāca klāt, viņa saka, Andi, šovakar ies uz draudzes. Jā, vakarā aiziešu arī man, es domāju, jā, aiziešu, es jau nekur nedevu, es tikai tev pasaku, lai tu nomierinies, es vajag iziet pa durvīm ārā, un es pats močos ar sirds, un es pērmetumiem, jā, es viņai apsoli, bet neaizgāju. Apsoli, neaizgāju, zin tā visu laiku. Un vienā reizē viņa vēl teica aizgāju, un es tomēr paklausīju un aizgāju. Un viss. Un dzīve izmainījās, paklausīju vienreiz. Viņa man visu laiku aicināja tik ilgi, kamēr beigās viņa man panāca to, ka es aizgāju. Un viss. Neatlaidīgi. Reizēm, zini, neatlaidīgi par to cilvēku, zini. Kamēr viņš tiks izglābts. Viņam bieži vien pasūta jau pirmo reizi. Aigas teica, var, ka viņas Aiga piezem pa telefonu kaut ko stāst par Dievu. Meitiņi, es pa visu, ko citu var runāt par šito tēmu, viņš tik pasūta viņas visu laiku. Ai, tik akala stāst. Tētī, kad tu atnāksi uz draudzi, atkal tas tik pasūta visu laiku. Esi padomāji cilvēks, man esi komunists, ne komunists, viņš saka, viņš bet ir Sibīrijā bijis, kur tur viss, šitas nav priekš viņu, tad atkal vienalga stāst viņam. Kamēr panāk, kamēr tiks izglābts, viņa kā Bībeli apsola, tu un viss tavs nams tiks glābt, viss. Un es tad izskāstīšu tādu interesantu tādu piemēru, ko es dzirdēju. Par vienu sievieti. Gadījums no dzīves. Viena sieviete gribēja izdarīt pašnāvību. Tas nebija Rīgā, bet citā pilsētā, var attiecināt uz Rīgu, bet tas bija citā pilsētā. Viņa gribēja izdarīt pašnāvību, jo viņiem bērni mājās dzēra, visu tur dēli dzēra, sita viņas, atņēma viņai naudu. Viņa kā mēdz būt tāda. Viņai grūti dzirdēt tā un teikt, viņa jau paliek vecāka, viņa teica, man apnicis visu šos. Es to skatīt, viņa gribēja iet uz tiltu un nolikt lejā pa tiltu. Gribēja izdarīt pašnāvību.
Nu, viņi devās. Īstenībā reāli viņi devās uz to tiltu un lai klējā. Es nezinu, cik tas tilts vai tā augsts bija un kas tur pa pilsētu, es neatceros īsti, es zinu, ka tāds gadījums bija. Un viņi gāja pat caur tādu parku, ja? Gāja uz to tiltu, devās. Un jau gandrīz jau bija klāt pie to tiltu pienākuši. Un viens cilvēks nāca viņai pretī un sniedz bukletiņu. Viņa paņēma to bukletiņu, viņš neko tā īpaši neteica. Viņš iedeva viņai bukletiņu un teica, nu, reku jums izlasiet, kas tur rakstīts. Varbūt viņš tāds nebija pārāk droši, viņš iedeva to bukletiņu, apsēdās uz to un lasīja to bukletiņu. Un tur bija uzaicinājums uz dievkalpojumu. Un tur bija liecība, ka cilvēki, tur bija uzrakstīt arī bukletiņš un liecība, kad kā cilvēks tika atbrīvots no kaut kādas problēmas lielas dzīvē. Un viņi to liecību izlasīja to. Viņi neaizgāja uz to tiltu. Tur bija uzrakstīts adresi un laiks, kad var aiziet uz dievkalpojumu. Viņi domāja, viņi tā pie sev pateica, labi, es aiziešu tur, bet ja mana dzīve neizmainīsies, es noliekšu no to tiltu. Un pēc tam viņa jau kā bija aizgājis divu, pēc tam pēc kā laika, viss, ka viņa jau bija nāca pie Dieva, visā dzīve viņai sakārtojas, viņai vairs nebija vajadzība. Viņa bija atradusi tur, aizgājuši dievkomu, atradusi tur daudz draugus, labus cilvēkus, kas ar viņas draudzēs, kas viņas tur bija uzaicinājis uz mājas grupiņu, kas par viņas tur rūpējas, kas ar viņas tur sazvanījās, kas viņa atrada jau laimi tajos cilvēkos, viņa jau bija priecīga, pavisam viņa dzīvi izmaiņas, un viņai vairs nevajadzēja no to tiltu lekt, viņa cik pavisam dzīve. Viens bukletiņš. Cilvēks gribēja izteikt pašnāvi, izlasīja bukletiņu, aizgāja uz draudzi un viss. Cilvēks no nāves aizgāja uz dzīvību. Un cits piemērs, daudz tāds stāsts, vēl viens piemērs, biznesmenis viens. Arī biznesmenis, pa vienu biznesmenis dzirdēja. Viņam bija atkarīgi no alkohola. Viņš ritīgi met iekšā, dzēra un nodzērās ritīgi. Viss naudu nodzēra, nospēlēja tur automātu zālēs, nodzēra un kļuva par bombu. Un arī vairs negribēja dzīvot. Viss jau bija nodzēra, naudu vairs nekapēki, nav ko ēst, pa miskastēm arī negribēja složināt, vai ne jau viss tā grib un tā. Viņš vienkārši saprat, ka viņam nav dzīvē, nav jēga dzīvot, un viņš arī tāpat kā tā sieviete gribēja izdarīt pašnāvību. Un atkal viens puisis piegāja viņam klāt. Un arī iedeva bukletiņu. Viens jauns puisis piegāja klāt, iedeva bukletiņu, lai viņš izlasa. Un tajā bukletiņā ir evaņģēlijas spēks. Iedod bukletiņu, viņš lasa, tur ir evaņģēlijas. Ka Jēzus atbrīvo, ka Jēzus palīdz, ka Jēzus dod jaunu dzīvību, viņš to lasa. Un ar to bukletiņu Dievs viņam pieskarās. Un viņš arī aiziet uz dievkalpojumu un pēc tam uz mājas grupu. Apmeklē, iegūst jaunus draugus, pieņem Jēzu, dzīve izmainās, un tagad jau atkal biznesmenis ir, atkal atgūst viss finanses, svētīts, atkal dzīve atkal pārticis. Cilvēks no bombas atgūst, kļuva atkal atpakaļ pa biznesmeni. Tikai pa vienu bukletiņu puika iedeva viens viņam, tam bombzītim, kas stāja. Tu jau nevari zināt, ko tu izglābsi, saprot? Tu skaties, tas bombas, tu negribi viņam iet klāt. Tu jau nezini, mēs ar vienu satika Aigu vienreiz, un bombas atrada uz mājas grupiņu. Viņš teica, ka viņš ir bijis, arī atceries viņš stāstīja, ka viņš bija tur augstskolā mācījies, un viņam ir biznes, bijis daudziem cilvēkiem, kas arī ir bombas, viņam ir bijuši labi, dzīvojuši kādreiz. Viņi vienkārši tā nodzērušies un visu. Bet tu viņam var palīdzēt, var atgriezt cilvēku uz ceļu. Dacīt jau šito dara daudz, es jau zinu. Dacīt, nē. Un tagad tas cilvēks ir salāps ar tuviniekiem, viņš stāsta to liecību. Viņš salāps ar ģimeni, atgriezis uz ģimeni viņam atkal, darbs viņam, alkoholu vairs nedzer un dzīvi pilnīgi atjaunot. Un tam bombzītim, kas bija biznesmenis, tagad atkal viss dzīve atjaunot, viss. Un viss gods un slavu Dievam, pareizi. Kad Dievs darbojas, Dievs ar cilvēks lieto un darbojas ar cilvēkiem. Sātans grib šo cilvēks nogalināt fiziski, Sātans, saproti? Bet Dievs pēdējā mirklī bieži vien paņem aiz rokas
un te saka, nē, Sātan, tev neizdosies. No tā, Dievs paņem. Viņš sūta cilvēks tev ceļā un saka, nē, Sātan, tev neizdosies. Kā tu aigi nāc pēc Dieva? Aigi arī kaut kāds brīnums notika. Aigai kristīgais radio ieslēdzas, pats no sevis. Tu domājies? Nu, kā pultu bija saregulēts. Jā, viņi sēž pultā, viņai veselības problēmas pults reiz ieslēdzas. Un notiek dziedināšanas dievkalpojums tur un tur. Un tā auklīte, kas viņai bija, viņa saka, es vēl tā nedzīvēju. Viņa saka, tā būs ziņa tev. Un tur tiešām arī bija ziņa. Un viņa aizbrauc uz to dievkalpojumu. Viss tur tā sakārtojas un tagad ir Dievs. Arī jau negribēja dzīvot, viss jau bija. Sātanam nekas neizdodas. Sātanam, jo, ja mēs esam Dieva bērni, saprot, Dievs grib palīdzēt cilvēkiem. Dievs grib palīdzēt. Cik brīnišķīgi, pareizi, cik forši, kā aiziet pēc cilvēkiem un aizsniegt viņus. Nav tā cik forši, nesagādāt tas prieku. Jo, kad mēs aizjām pie tiem cilvēkiem, cik mums jāapzinās, kad mēs aizjām pie cilvēkiem, mēs tam cilvēkam atnesam dzīvību. Jo katrs cilvēks bez Dieva garīgi miris, saprot? Viņš ir garīgi miris, katrs viņš ir garīgi miris. Ja viņš nomiris, viņš nebūs tur Dievs. Tikai ticībā uz Jēzu mēs tiekam glābti, saprot? Un tev tā evaņģēlija vēsts aizdes, un tu to cilvēku var atdzīvināt. Tu viņu var atdzīvināt. Viņš var iegūt savu tevi garīgi dzīvību, kad tu sludinās evaņģēliju. Evaņģēlijam ir spēks. Ne jau pa vēl tā Bībele sarakstīts. Viss tā jaunā derība, tas ir evaņģēlijs. Tur ir spēks, tam vārdam ir spēks. Kad tu sludini, tas vārds džimš. Dacīt nav. Kad tu sāki evaņģēliju, viņam ir spēks. Viņš tam ir sirdī, trāpa. Cilvēks seļ. No, Dacīt pats stāstīja, viņš stāstīja evaņģēliju. Cilvēks reiz sāk raudāt pareizi. Viņš sludina evaņģēliju, viņš pēkšņi sāk pats raudāt, pieskarās Dievs caur cilvēku. Caur tevī. Dievs darbojas ar tevi, pieskarās un cilvēks piedzīvos Dievs spēku svaidījumu. Dievs lieto cilvēks. Un tagad es pašā nobeigumā jums izlasīšu pirmo salmu. Par pirmo salmu tušķiņ pastāstīšu. Ziniet, kāpēc ir pirmais salms? Kāpēc viņš ir rakstīts kā pirmais salms? Es domāju, ka tas tāpat vien nav. Ziniet, ka nekas Bībelē nav tāpat vien. Pirmais, atceries, tas ir ļoti svarīgs salms. Es domāju, ka Dievs to nesarakstīja pirmo, ka tāpat vien. Neielikt tā Bībeli. Es saprotu, ka Bībeles rakstīja cilvēku, bet Dieva gara iedvesmot cilvēks rakstīja Bībeli. Bet es domāju, ka Dievs visu cilvēks vadīja, svētais gars, svētā gara iedvesmoti raksti un cilvēki svētā gara iedvesmots rakstīt Bībeli. Dieva gara iedvesmot. Un ja viņi nolikuši to pirmo salmu, tas ir pirmais. Un tur lasām pirmo salmu. Tur rakstīts tā, pirmais salms, pirmais pāns, jā. Kā ir pareizi salmu? Pirmais pāns. Svētīgs. Kas ir mūsdienu valodā svētīgs? Lai labāk saras, laimīgs. Svētīgs, laimīgs. Laimīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nenovīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdosies. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš prom. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nec arī taisno draudzē grēcinieki, jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Katrs no mums grib būt laimīgi, pareizi? Katrs grib būt laimīgi. Un šis salms parāda ceļu, kā cilvēks var būt laimīgs. Saprot? Salms, tas pirmais salms parāda ceļu, kā cilvēks var būt laimīgs. Jo, kā pašā sākumā teikts, laimīgs tas cilvēks, kas iet savā aicinājumā un nes augļus. Piekrīt tam? Mēs no sākumā runājam, ka laimīgs ir tas cilvēks, kas nes augļus, kas iet savā aicinājumā un kas nes augļus.
Un kad mēs lasām uz šiem rakstus, balstamies uz rakstiem, ko saka raksti? Tur rakstīts, svētīgs, tur ir teksts, svētīgs, un tas laimīgs, tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā. Ko tas viss saka? Tas cilvēks nedzīvo tā, kā dzīvo neticīgs cilvēks. Ticīgs cilvēks nedzīvo tā, kā dzīvo. Viņš nedzīvo pēc šī neticīgā cilvēka likumiem. Viņš nedomā tā, kā domā neticīgs cilvēks. Saprot? Nav tācīt tā, ka ticīgs cilvēks domā savādāk nekā neticīgs. Savādāk. Par ko domā neticīgs cilvēks? Par ko domā? Viņš domā, ko ēst. Pirmais viņam svarīgi, ko ēst, ko vilkt mugurā. Nu, tas, protams, arī normāli viss tā, bet tas viņam ir primārais. Viņš domā par sevi, zin, par sevi. Viņš domā, nu, tas ir maksimums, varbūt viņš domā par kaut kādiem tur kaimiņiem, radiniekiem, kaut kādiem vēl padomā, zin, nu tā, tuviniekiem, bet, nu, klausies, ko domā laimīgs cilvēks, ko domā laimīgs cilvēks. Laimīgs cilvēks saka tā, bet kam, viņas domā tā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tas ir mūsu valodā domāts tā, lai jums būtu viss skaidrs, ka baušļi tie ir likumi. Ziniet, ka baušļi ir Dieva likumi. Tie ir Dieva iedibināti noteikumi. Ko Dievs ir iedibinājis noteikums, Bībelē tie ir baušļi, tie ir Dieva likumi. Un ko Dievs grib, lai mēs tā darām. Un tas ir, ja mēs būtu laimīgi, mums tie Dieva likumi, Dieva uzdevums jāievēro. Un ko saka Jēzus? Paiet tā dziļāka evaņģēlē. Ko saka Jēzus? Un ko Jēzus mums saka? Kādu uzdevumu Jēzus mums atstāja? Tas arī Dieva noteikums, Dieva uzdevums. Ko Jēzus mums saka? Viņš nest evaņģēliju. Jēzus saka, nesiet evaņģēliju. Viņš saka, ejiet pa pasauli un pasludināt evaņģēliju. Zini, kāds ir Dieva noteikums? Sludini evaņģēliju. Un tad tu būsi laimīgs cilvēks. Tas ir tas Dieva arī baušu likumi. Tas ir tas, ka tu sludini evaņģēliju. Tie ir tev, ko Dievs no tevīm grib. Viņš teica, ejiet pa pasauli, pasludināt evaņģēliju. Visai radībai. Tas nozīmē katram cilvēkam, visiem cilvēkiem. Marka evaņģēlijas 16.15 rakstīts. Pats galvenais, ko grib Dievs, ka mēs ejam un sludinām evaņģēliju, ka tu te stāvi sludini. Dievs to grib, ka tu izēji uz ielu, ka tu sludini kaimiņiem, Dievs to grib, ka tu aiziet darbvietā, tur sludini, Dievs to grib, ka tu, tas viss Dievs, ko grib. Tu pa telefonu kādam zvani, sludini evaņģēliju, Dievs to grib. Pats galvenais, ko Dievs grib, ka ejiet un sludiniet evaņģēliju. Tas ir Dieva bauslis, tas ir likums, kas mums ir jāievēro, lai mēs būtu svētīti, lai mēs dzīvotu laimīgi šeit virs zemes. Dacīt, jau tāpēc, ka es tad Dacīts biju, mēs beidzam, es varu Dacīts slēgšu, beidz sludināt, viņš saka, es tā tas priecīgi, laimīgi, pareizi, kad beidz sludināt, mēs vienam tur cilvēkiem stāstījām par Dievu, Dacīts, pats ir tas priecīgi, laimīgi. Tā Dievs jau to laimi tev dod, ne jau tu to laimi, bet viņš tev iepriecina. Kad tu ej stāst evaņģēliju, tu gribi būt laimīgs, Dievs tev iepriecinās. Tu ej sludini, viņš tev to prieku dos. Ne jau tu pats to prieku dabūs, to tev Dievs iedos to prieku, saprāt? Un tur arī citā vietā ir rakstīts, ka dariet par mācekļiem arī. Ka mēs ejam, arī Dieva uzdevums, ka mēs ejam un daram mācekļus, mēs ejam, veidojam. Pats galvenais, ko Dievs grib, lai mēs sludinām evaņģēliju, un lai mēs to cilvēkus, ar ko mēs tur satiekamies, ka mēs to pastāstām, lai mēs arī par viņiem rūpējamies, viņus tur pamācam, kā pamācam, atradam uz grupiņas draudz, veidojam viņus par mācekļiem, lai viņi par taviem sekotājiem, lai viņi nāk uz draudz, mācās, klausās, lai viņi arī tur dara kaut ko to pašiet un sludina, lai viņi arī var atver mājas grupiņas vai kaut ko tam līdzīgi. Tas ir Dieva likumi, tie ir Dieva uzdevums. Jo tad Jēzus piegāja pie tiem, uzrunāja tos un sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tā mācīdam turēt visu, ko jums esmu pavēlējis. Īstenībā tā ir Jēzus pavēle.
Pavēle, Dieva pavēle. Dieva pavēle. Un cilvēks ir laimīgs, ka viņš regulāri par to domā un par to pārdomā, saproti? Cilvēks ir laimīgs, ka viņa galvā ir tās lietas. Un tā domāšana nes augļus. Ziniet, ka svētais gars, Dievs darbojas ar tavām domām, ar tavu iztēli, ar taviem attēliem, ko tu fantazē. Nu jā, ko tu tur redzi, ko tu ir. Dievs darbojas ar tavu domām, ar tavu prātu, saprot. Bet kas pirmā pantā bija rakstīts? Ja cilvēks domā tā kā grēcinieks, ko ēst, ko vilkt mugurā, ja viņš negatīvi domā, ja viņš gaida visu to negatīvo, ja viņam ir sliktas domas, tas arī atnāk parasti viņa dzīvē, ziniet? Cilvēki domā kaut ko sliktu, zin kā ir? Tu domā kaut ko slikti citam izdarīt vai kaut ko, zin kā nāk viss tas atpakaļ. Tā kā bumerāns, es jau stāstīju, pareizi izdari kaut ko otram slikti, nāk atpakaļ, vai nokļūst ne tur, kur jānokļūsti, un ieslodzījumā nokļūt, vai arī nav kaut kas, ja tu izdarīt kaut ko, tas pārkāpums kāda dzīve, nu, tas tam jācieš, tad viss nāk atpakaļ arī savā dzīvē. Bet, kad cilvēks domā par Dievu uzdevumu, par Dievu aicinājumu, tad viņš kļūst par laimīgu cilvēku. Un tāpēc mums ir izvēle, par ko mums domāt. Un Dieva uzdevums ir glābt cilvēkus. Dieva uzdevums ir, zini, pats galvenais uzdevums, ko Dievs grib no mums. Kāpēc viņš atdeva Jēzu? Kāpēc viņš atdeva pašdārgāku? Kāpēc viss tā evaņģēlis, kāpēc viss tas notika? Kāpēc Jēzus nāca zemi, lai izglābtu cilvēks mūžībā? Dievs to visu izdarīja, lai glābtu cilvēku. Un viņš aizgāja debesīs, kad viņš augšām cēlās. Pēc 40 dienām, kad viņš jau pabīd šeit uz zemes, viņš aizgāja debesīs tēvam pie labās rokas, un viņš teica, jums labākais aiziet, jo es jums došu svēto garu. Viņš mums dod svēto garu. Kad mēs pieņemam Jēzu, mums iemējo svētais gars, Dieva gars ir mūsos, viņš sadarbojas ar mums, un mēs darām, kā tur rakstīts, tās pašas lietas, ko Jēzus darīs, un vēl lielāks, viņš teica, varat padarīt. Svētais gars ar mums darbojas ar mums. Mūsos dzīvo, kad mēs pieņemam Jēzus svētais gars, viņš vada, viņš runā caur tevi, viņš tev palīdz, viņš tev pasaka, kas ir labs un kas ir slikts, viņš tev vada tavu dzīvi, viņš tev apsargā, un tu esi laimīgs un svētīgs. Mums ir jādomā, kā kļūt par īstiem profesionāļiem, es tā sapratu. Mums ir jādomā, kā mēs varam kļūt par īstiem. Es jau pats šito sev sludinu arī. Man jau nav ne tuvu izdevies viss tas. Mēs tagad iesim un visu vēl nākošā dievkalpojumā stāstīs, kā to visu var izdarīt. Un tad mēs iesim praksē visas šitā te ritīgi pielietosim. Jo te rakstīts svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomu, nec staigā grēcinieks ceļus, nec arī sēž paļautāju kukā, bet kam prāts saistās pie tā kunga paušaniem, un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Tāds ir laimīgs cilvēks, kas domā par Dievu uzdevumu. Un viņš tur rakstīts, viņš ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nenovīst. Un visu, ko viņš dara, tam labi izdodas. Saprot, tas cilvēks, kas dara Dieva uzdevumus, tur rakstīts, viņš ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm. Ziniet, kāds ir koks pie ūdens upēm, kāds auga koki? Viņi ir skupli, zaļi, skaisti, pareizi. Viņiem ir ūdeni, viņiem pietiek ūdens, viņi ir ļoti skaisti koki pie ūdens. Nav jārus bildēs, kur skatās, kur smuki pie ūdens, krātuvēm smuki koki auga. Un tu esi kā koks, tāds plaukstošs. Tu nenoveco tik ātri kā citi, tu dzīvo ilgi uz zemes, jo Bībelē arī saka, ka tu ievēros Dieva likums, pildīs viņu visas prasības baušas, tu ilgi dzīvos šeit uz zemes. Tu tā rakstīts. Tev labi klāsies un tu ilgi dzīvos. Mūzes grāmatā kaut kur es lasīju 5. mūzes, tad vajag palasīt, neatceros precīzi, kurā aiga tas bija nodaļā. Tur rakstīts, ja tu ievēros visu Dieva likumus, Dieva visas prasības, tad tev labi klāsies un tu ilgi dzīvos tajā zemē. Tagad jau ilgi dzīvo, tev labi klāsies. Un vēl arī jaunā derībā, kad tu kaut kur bija. Nu, es visu neizrakstīju uzreiz tā, tas rakstīts, es tik atceros.
Bet tā reāli arī ir. Tu būsi kā līdzīgs kokam, kas stādīt pie ūdens upēm. Tu būsi līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm. Tad, kad tu domās par Dieva uzdevumu, rakstīts, tad, kad tu dienām un naktīm pārdomāsi, tad, kad tu pārdomās, kā glābt cilvēks, kad tu to darīsi, tad tu būsi līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas nesīs savus augļus pareizā laikā. Tu gribi nest augļus pareizā laikā. Gribi dacīt augļus nest Dievam. Gribi tas katrs. Tev būs plaukstoši, ziedoši, tev būs laba veselība, tev būs viss, saproti. Dievs par tevi rūpēsies. Tu rūpējies par Dievu, vienīgā ir, tu rūpējies par Dievu lietām, Dievs rūpēsies par tavām lietām. Sadarbojas Dievu, tu kļūsi par Dievu darbinīgi. Zini, kāda privilēģija? Dievs skatās, iedomājas par tevi un domā, tas mans strādnieks, mans darbinīgs. Forši. Un tev viss izdosies. Te rakstīts, viss, ko viņš dara, tam labi izdosies. Negrib tā visu darīt, ka tev labi viss izdodas. Ej strādā, tev viss sanāk, forši, priekšnieki par tevim priecīgi, arī pats atver biznesu, tev viss izdodas, tu visu, ko tu dari, tev labi sanāk. Ir kā vēlams grib kaut ko tev slikti izdarīt. Dievs iedod vēl labāk, man bija tāda telefona. Man kaut ko izšķabēja telefons, man Dievs iedod daudz labāku telefonu. Viņš teica, kur tādu? Met tā ar to. Viņš šeit domās, es tev iedodu labāk. Īstenībā man izšķabēja telefons, neteikšu kā un kad bija. Dievs iedod labāku telefonu. Viņš vienmēr iedos tev labāku. Tu pazaudēsi slikto, kad viņš pagriezīs tā, ka viss tev iznāks labāk. Nav tā? Nevis slikto pazaudēs kaut kādu lietiņu, viņš iedos tev labāku. Tā ir. Kad tu domā par Dievu uzdevumu, kad tu domā par cilvēku glābšanu, tad tas tā ir. Un Dievs dod apsolījumu. Tas ir tas apsolījums. Tu esi līdzīgs kokam, kas stādīts pēc ūdens upēm, kas nes augļus pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viņa nesavīst lapas. Tu dzīvo, un tu nevīsti, saproti. Tev jau ir 70 gada, tu vēl ir jauns. Domā, tas tur jau ir 5, tas tur jau 50 gadi, tas tur jau tāds onkolīts, ar tevi jau 70. Jā, Dievs rūpēs, tu kaut kā visu laiku jauns izskaties. Tur rakstīts, tam lapas nesavīst, tas nesīs augļus pareizā laikā, kas Dievu tas viss tas uzdevums pārdomās. Tas ir ceļš, ko parāda raksti. Tas ir ceļš, ko parāda raksti. Ja tu domāsi par cilvēku glābšanu, tad Dievs tevi padarīs par profesionāli. Zini? Ne jau tu pats kļūsi par profesionāli, Dievs tev padarīs par profesionāli. Tācīt, ka tu domās, kā tas cilvēks var izglābt, domās, tev nesanāk varbūt. Bet tu domās, tu centies, varbūt tev nesanāks, 100 reizes tev nesanāks. Varbūt 5 gadi paies, un tev tur labi nekas nesanāk. Bet tu visu laiku to centīsies, un Dievs tev uztaisīs par profesionāli. Agri vai vēlu. Pareizi pienāks diena, un tu būsi labākā Rīgā cilvēku glābē. Dievs tev izdarīs par profesionāli. Tāpēc, ka tu izlēmi domāt par to, ko Dievs grib, par Dievu uzdevumu. Domā par Dievu uzdevumu. Tu nedomās vairs par savām vajadzībām. Tas ir niecība. Jāpadomā, protams, es nesaku, ka nav jādomā par savām vajadzībām. Arī jāpadomā viss forši. Bet tas ir īstenībā niecība. Ka mums jāizvēlas domāt par Dievu, pats galvenais uzdevumu. Kāds ir Dieva pats galvenais Dieva uzdevums? Dvēseļu glābšana. Ziniet, ka Dieva pats galvenais uzdevums. Kāpēc Jēzus nāca? Lai uzmeklētu un glābtu pazudušo. Pareizi? Jēzus nāca, Dievs atdeva savu dēlu, ne jau tāpat atdeva, lai te kaut kādu teātru uzspēlēt, kaut kādu. Viņš, lai cilvēku izglābtu mūžībā, lai cilvēks izglābtu. Dvēseļu glābšana, es pateikšu, Dievam ir pats svarīgākais. Kā tu to darīsi, es pasaku, tu vienmēr būsi svētīts. Tu būsi laimīgs. Tāpēc, ka tu izvēlies domāt to, ko Dievs grib. Varbūt neuztraucies, varbūt nesanāk reiz visu uzreiz. Tāpēc, ka tu mācies, tu lasi grāmatas, tu klausies, visādas tur sludināties. Ir tāda viena ļoti laba grāmata, Muņķenam, Vladimiram Muņķenam. Es viņu pats ir palasījis, līdz galām nav izlasījis, man mums jāizlasa. Kā tur bija? Evangeļizmu, ličņie evangeļizmu kaut
personiskais Latvijas, personiskais evaņģēlisms par cilvēku glābšanu. Viņš no savas pieredzes. Tāda laba grāmata, es vēl nav viss izlasījis. Tur ir liecības. Bet vajag lasīt, es teiksim, piemēru visāds grāmatas var, ir citas grāmatas var lasīt. Ir Bībele, pirmkārt lasa evaņģēlisms, bet arī palasīt, mācīties no cilvēkiem, kam sanāk, kam viss ir izdevies. Un tā, tas bija arī viss, ko es gribēju pateikt. Noderēja kaut kas. Būsim profesionāli. Centīsimies. Dievs mūs padarīs par profesionāļiem. Ja mēs domāsim par to visu. Dienām un naktīm domāsim Dievu uzdevumu, kā to izdarīt. Mums jau zin, kā nesenāk daudz reizi arī, bet mēs domājam. Un daram, domājam, mēģinām. Un viss mums būs. Un mēs būsim kā tas koks, kas stādīts pie ūdens upēm. Redz? Plaukstoši. Te gribat būt tādi plaukstoši ar zaļām lapām, ar sātiem vaigiem vienmēr, kas ilgi dzīvo uz zemes, kas nenovīst, kam ir laba veselība. Tā arī būs. Dievs par to parūpēsies. Ja mēs pārdomāsim visu Dievu uzdevumu, Dievs mūs darīs par profesionāļiem. Tas bija arī viss. Tad varam pacienāties kafiju. Un tas, ko vēl gribēja Aiga? Viss? Jā.